Pirmajā minūtē mēs futbola atmosfēra bija pietuvojusies Eirokosē. Mums tāda sajūta, ka mēs spēlējam mājās. Saudas sektorā otrs fanus nemaz nedzirdam. Es domāju, ka atmosfēra būs lieliska. Redzam, arī vilks ir klāt. Labu spēli, spraigu spēli sagaidām. Tā, lai ir intriga, ir interesanti, lai skatītāji mājās sajūta, saka, wow, šito es neizmirsīšu, šis man ļoti patika, un tas, ka ir oktobris vai gandrīz novembris, man vienalga. Šodien LNK sporta parkā FK Auda un RFS cīnīsies par kausu. RFS šo kausu ieguvis 2 reizes, FK Auda tikai 1. Noskaidrosim, pie kura šis kauss nonāks šoreiz. Otrais fināls priekš mums, un, protams, gribas uzvarēt otro reizi. We know it won't be easy game. Būs daudz cīņas. The team prepare very good and I hope we win this game. Kāda varētu būt spēles gaita? Es domāju, 3-1 RFS vinnē. Vinnēs Auda. Un Stoglim hat-triks. Auda! Auda! RFS! RFS! Jūs redzēt futbolā, kā jums līdz šim patīk? Super, ļoti aizraujoša spēle. Sākās ar 2-0, vai ne, trešos mums neieskaita, un tad papildu sekundē, papildu laikā, iesita RFS. Nu, nevar sagaidīt, kā beigsies. Uz laukuma likās pirmais runās bija neliels hauss, tā kā nesaprotam, kas notiek. Audas ātrie mazie spēlētāji bija tādi ļoti žiperīgi un izskrēja visam cauri. Bet tagad jau nedaudz pamodāmies, visas Auda nedaudz atkāpās, tā kā es domāju, ka RFS varētu otrajā puslaidā nospēst. Grūta spēles, 20 minūtes papildlaiks. Tas ir kauss, uzvara tas, kurš vairāk gribēja. Un, laikam, šodien mēs gribējām drusciņu vairāk kā viņi. RFS iegūst kausu, uzvarot pār Audu ar rezultātu 4-2. Lieliska spēle laukumā, atbalsts LNK sporta parkā bija tas, kas ļāva RFS celt kausu pāri savām galvām. Paldies par atbalstu!